Rokas trīc. Ūdens viss putās. Kas tikko tagad notika? Es jau taisījos mājās. Kaut kas vispār nebijis dzīvē šoreiz notika. Atbrauc copēt uz Jaunu ezeru, nekad nebija bijis. Pirmā metienā uz maizi, uz spalvas mazo pludiņu, uz mazu maizes bumbiņu, paņēma līdaka. Es domāju, kaut kāds līns nāk, pigas izlūk, vēl tumšs. Vēl diezgan tumšs, nevar redzēt pat īsti. Līdaku uz maizi. Nu, kas to būtu domājis? Līdaka. Pirmā zivs uz maizi pirmā metienā. Tas ir kaut kas nebijis dzīvē. Jā, ko tu par to saki? Nu, brauksim mājās. Tie makšķeri jātur rokās. Līdaku var paņemt negaidīti. Ko man liekas, jau ņem? Kā es ar kreiso roku tagad piecirtīšu? Ja es izvilku līdaku uz maizi, tad jau uz dzīvo ciltiņu būs. Jābūt ir. Ko dzīvais? Raudiņas murdiņā jau. Divas. Ko dzīvais tur stāv, antena. Tāds mazs laukumiņš tikai, kur iemest uz dzīvo. Līdakām vairāk nav, kur iemest, viss aizaudzis. Bet viņas te ir. Jāskatās, kas te darās tagad. Atkal zālē ieķēras. Jāmet bišķi tālāk. Tur. Copē. Kas viņa noēda? Jā, noēda. Tā, kas te būs? Līdaks staigā. Pludiņš pazūd. Kamēr skatījos tās līdaks. Mazais jau ir. Tā, uz līdakām. Visās malās plunkšķi kaut kas. Līdaks te ir. Bet kā var noķert līdaku pirmā metienā un uz maizi, uz mazo makšķerīti, kur ir tik mazs āķītis? Un viņš bija ieķēries ārpusē, tāpēc nepārkoda auklu. Nu, jāpatīrina, kur ir pludiņš. Lai staigā. Tā, ore. Šitādi maz āķīti. Līdāk izvilka. Pavisam maz zeltīta āķīti. Brīnums, ka nenospruka nost. Knapi turējās. Ko paķersim raudiņus, kamēr gaidam līdaku. Kāds
mazais. Tāds mazais, jā. Līdaka pa pirmo. Jā. O. Izskatās, ka dzīvais ir dabūjis pa mīz bišķi. Jāuzliek seklaks. Līdakas te ir. Tas nu ir fakts. Jāuzliek seklaks. Tā. Paštaisītais pudiņš vislabākais. Šitais te pudiņš pats labākais uz līdakām. Aiziet. Vienā vietā baigi plunkšķēt, pamēģināt blakus. Iemetu tur, kur plunkšķēja. Uz dzīvo pludiņš. Punkš! Pazūd! Piecērtu. Domāju, kas? Izlido kaut kas melns ārā. Asars uz dzīvo. Tas arī forši. Nu šitik traku copu uz dzīvo sen nebija pieredzējis. Iemetu tur zāļu laukumiņā tādā vienā momentā paņēma. Asars, pēc tam 2 norāvās. Tur līdaks arī bija. Viens smuk ņēma un lēnām pludiņš aizgāja zem ūdens. Piecirt izrāva ārā. Nu nebija. Nu patukšo. Nu nekas. Ir līdaka un asars tagad. Copējam tālāk.
Kā līdaks sakodušu raudiņu. Jāmet apakaļ šo pašu, lai ņem ciet. Atkal tā kā neņem, bet raudas visu laiku izvelk sagraustas. Nu. Jā, cope noslēdzās. Jābrauc mājās, kājas slapjas, atbrauc ar botām. Vajadzēja nākošreiz vilkšu zābakus. Šoreiz tikai tā izmēģinājuma brauciens, paskatīties, kas te vispār ir, es neko nezināju. Pirmajā metienā uz raudiņus, mazo āķīti, uz maīzi, varbūt tur bija paņēmusi raudiņu un tā līdaka kampa, un kā uz tādu mazu makšķerītu, uz tievu aukliņu mazo āķītu ar līdaku izvilkt. Nu, sākumā tāds tumšs vēl bija, galīgi, riktīgi vēl atbrauc tumsa, knapi, es domāju, tumsā, kas tas tur nāk ārā, zāles, pēc tam domāju, tas ir līnis. Es tikai pie krasta, ka izvilku, ieraudzīju, ka tā ir līdaka, jo vēl bija diezgan patumšs. Es domāju, kur tad, un āķītis ieķēries ir ārpusē, tāpēc nepārkoda auklu. Bet jā, no 5 līdz 6 tajā posmā, nu, copes bija tā, ka tu met un izskaiti līdz 10, 15 un ir, un pludiņš, un 2 reizes pludiņš aizgāja. Piecirt un izvilka ārā, nu, pa tukšo bija 2 copes. Paņēma un piecirt un nav 2 padirs. Tā kā viena līdakus dzīvo, viens uz raudas makšķerīti. Uz dzīvo viens asars. Un sīkie, kādi jāizvada sunītim vien, viss. Ir jau labi līdaku un asars. Jābrauc nākamreiz ar gumijas zābakiem. Nu, un šita te uz dzīvo tikai var iemest un viss. Un te jau viņas ir, bet nu vairāk nekur neiemetīs, te viss ir zāles. Tālāk tur nekur netiek klāt, tur viss ir... Tur netiek klāt vienkārši. Krasti visi purvaini. Jā, kājas slapjas. Es zināju, ka tā būs, bet labi. Šoreiz jau bija tāds kā eksperiments. Atbraukt, paskatīties, kas te ir. Kas te ir raudiņa. Jālaiž vaļā. Peldi, projām. Ko brīnies, kur tas krastā skries? Nu, peldi. Kā izgāja tā kā. Forši. Rokas trīc. Ūdens viss putās. Kas tikko tagad notika, es jau taisījos mājās, atstāju pludiņš. Skatos, nav piecirt pietina. Lielā līdaka, jā. 4, 5 kilo. Man aukliņa 0,18, 0,20. Jau nebija. Es izvilku līdz krastam, iebrid iekšā, domāju, ņemšu, gāja prom, 3. reizi gurdināju kāds 5 minūtes. Lēnām, redzu, liela pagale nāk. Gāja iekšā un pārplēs auklu un visu. Auklu neizturēja. Kājas slapjas, jo brīdu iekšā jau gribēja jau ņemt, tā kā visi ieraudzīja mani un aizgājām. Tīra līdaciņa. Vēderā iekšā ir pele vai ūdeņžurka, es nezinu. Tādas viņas ēd un kaut kādu raudiņu vēl. Ūdeņžurka vēderā. Tagad par copi, kas patiesībā tur īsti notika un kur es braucu un kāpēc tur viss tāds jandāliņš sanāca ar tā lielo līdaku un to līdaku uz maizi, kas paņēma uz raudas makšķerīti mazo. Tur vispār bija kaut kāds šorīt nesaprotams kaut kas pilnīgi. Karo, kas te nāk? Kur nāk mans mazais
Karo, nu nāc. Mājceļi. Tā. Nu, tur bija tā, brauc uz pilnīgi nezināmu ezeru. Nu, pilnīgi. Nu, tur nekad nebija makšķerējis. Tikai pat nezinu, kas tur ir. Aizaudzis, pat likās. Paņēma līdakas makšķeru līdzi. Kad piebrauc, izbrauc naktī, bija tums. Ar gaismām, ar velosipēdu gaismām brauc. Jo te ir kaut kādi 10-15 kilometri. Īsti nezinu, no 10 līdz 15 kaut kur tā. Tas attāl. Man liekas, ka 15 varētu būt kilometri, viņš atrodas. Un nezināju, kas tur būs. Samīcīju jau no rīta tumsā, jau samīcīju jau mīklu ar salmo, tādu raudiņām, ko noķert esmu zivtiņas, mazās raudiņas. Aizbraucu. Tumšs vēl, riktīgi tumšs vēl. Nu, knapa redzēt, nu, pludiņu pat gan nevar redzēt. Tā, bišķi jāpadzerās ālsī. Un sanāca diezgan tādu pat dīvaini. Nu, nekad dzīvē šitā nebija bijis. Ir visādas cūcenes bijušas, kad, nu, jebkas ir bijis copējot, jebkas ir pieķēries, negaidot un tā, bet nu šī tāds variants nav bijis. Kad es piebraucu, samīcu maizi un mazo makšķerītu tievu aukliņu, mazo spaules pludiņu, mazo zelta āķīti, uzprauž mazu pikucīti maizīti un mēģinu noķert esmu zivtiņas. Nu, ko tu te staigā? Meklē kaut ko, ja? Ko? Meklē. Nu, un mēģinu noķert tās esmu zivtiņas. Es redzu to pludiņu, bet es viņu baigi neredzu. Nu, redzu bišķiņu, bet vēl tumšs, riktīgi vēl tums ir. Jo apmācies laiks ir. Un braucot jau zināju, apmācies, mākoņains uz lietu ķersies. Nu, čuči. Dīķī zivis dzīvo. Un pirmā metienā, kad es iemetu uz to raudu, tur krasts tāds diezgan, man bija botas, un diezgan tāds slapš. Nu, botas jau bija jau tāds pusslapis, jau slapis kājas, var teikt. Nu, nekas centos tālāk iemest, tāpēc botas jau bija bišķi tāds pusslapis. Mēģināju tā makšķī, te nav baigi garā. Kā tur sanāca, kā nē? Skatos, kaut kas ņem, copē, tā kā copē. Un tā kā gribēju pārmest, un viņš tā kā tas pludiņš kaut kā valk ārā, un kaut kas smags, un domāju, ūdens zālēs aizķēries. Un riktīgi smags, un vēl tās ūdens zāles ārā. Domāju, nu jā, ūdens zāles pilns dīķis ir. Zāļains riktīgi. Un velku to riktīgi kušķi, beigās tas nav kušķis. Beigās tas kušķis sāka spārdīties. Un tā tumsā, pustumsā īsti neredz, kas tur spārdās. Kaut kas liels. Un tā tumsā nevar saprast, izskatījās tā kā kaut kāds līnis, tā kā tāda liels breksis. Es domāju, labi ir, nu kaut kas ļū. Tad tā pilns ar zivīm ir sanāk. Nu jau tur būs, nu tik būs. Un velku pie krasta, pie kāja, un apakaļ kāpjoties samīci ar kāju savu tārpu trauku, vēl saplēsu, vēl uzkāpu virsū. Zin kā, nepaskatījos, kur kājas lieku. Skatos apakš, pie krasta izvelku ārā un aukliņa tieva arī kaut kādu, 15, 18, es nezinu. Man liekas, ka 18. Man liekas, ka 18 jaunu pirku, jā. Izvelku ārā, līdaka, saķeru izmetu. Līdaka, mēra līdaka, 50 centimetri. Un āķīts ieķēries ir lūpā. Kā tas var būt? Maizes pikucīti. Ar dīķis tur riktīgi aizaudzis tāds, tikai viena tāda liela tāda eja, tā kā kur var peldēties tāds un uz dzīvot tur reāli nav kur iemest. Un jā, tikai tur var iemest, tur kaut kāds 10 metrus, tur pat pie krasta iemest, tikai uz to dzīvo var, lai tas pludiņš. Nu jā, un to līdaku dabūja, un pēc tam plūkšķi kaut kas sānā, aizēju tur zālēs iemetu. Gluži zālēs gandrīz, tur ir tāds laukumiņš. Iemetu zālēs, momentāli pludiņš palecās un lejā.
izmet ārā, asars uz dzīvo paņēma, uz mazo raudiņu. Pēc tam metu vēl tur momentā pludiņš lielais ar to spalsmu iegrima un aiziet lejā piecitu. Nav tukšāķis. Mazā raudi izsprāgus ārā, tad pusdzīvi peldi pa ūdens virsmu skatos. Lūkšķis kaut kā līdāk, un nav tā rauda. Noēda. Acis priekšā, tur pie kājām. Es sapratu, šeit laikam ir pilns ar līdakām. Pēc tam metu vēl, atkal pludiņš pazūd. Man tur tik daudz tās ūdens lēpens, ka man nav jāgaida man moment, un atkal tukšais piecirtiens. Kas ir? Kaut kas noticis ir? Kaut kas nepatīk? Un nepazīstams ezers, nepazīstamā vietā. Vispār nekad tur nebija bijis makšerējs. Pirmoreiz dzīvē. Vispār nezināju, kas tur ķerās, kas tur nav. Paņēmu sliekas līdzi, asarīti noķēru. Kaut kādas copes, raudas ķērās. Mazās, tāds bišķi lielākas. Bet līdakas un līdakas tur ir. Oi, kas tur ir līdakas. Un neviens to ezeru nezin. Un tur neviens nemakšķerē, tāpēc, ka viņš aizaudzis, nevar tik klāt. Bet tur ir ojojoj. Tur ir, ja tu esi līdaka makšķernieks, tur ir vienkārši paradīze. Tur ir, kad tur iemet, tad tur ņem. Varbūt ne katru dienu tā ir, bet tur bija. Pagaidām tik tālas tica māju. Viens pats taisu, pilnībā viens pats. Neviens nav palīdzējis, tikai viens. Un dīķi arī viens pats. Visu raku, traktoru, viss betonē, viss viens dara. Tā, sāksim tālāk, kas tur notika ar to lielo līdu. Un tad, domāju, vākties nost. Domāju, viss. Tā viena līdaka ir, asars ir, kaut kāds raudiņš tur, tās no tā. Paņemšu līdzi sunītim kādu raudiņu mazo, lai apēd viņam garšo. Un piezvanīju sievu. Tagad runāju pa telefonu, aizgāju maliņā projām. Un tagad es sāku saprast, kas notika. Man liekas, ka mani redzēja. Aizgāju projām maliņā, tur runāju pa telefonu un to dzīvo atstāju tur. Nekas jau nav. Viss bija mierīgs, nekā nav. Kas tur? Atstāšu, ko tad? Lai viņš tur stāv. Beidzu runāt, pēc tam eju skatos klāt. Tur tajā zāļu ielokā, kur tas pludiņš bija, bet viņš vairs tur nav. Nav pludiņš. Es jau vēlreiz tā ritīgi paskatos. Parastā sasprindzinu to redzu. Tiešām nav. Nav nekur. Tā es jau tā paņem to makšķeru lēnām, vēl to pietinu to auklu. Skatos, kur viņi te ūdeni iet. Es skatos, nē, tur laikam kaut kas ir. Aukla tai dieva. 0,2, jā. 0,2. Jo man nebija aukla. Es tieši biju gatavojies jūras copei uz asariem. Un es līdakas veco auklu biju notinis nost. 0,45 man bija virsū. Un tad tieši uzliku virsū 0,2. Un tā, jā. Un tieši uz asariem bija uzlicis pievu auklu uz jūru, lai vieglāk iemest. Oi, un es zināju, kad uz līdakām, un es teikšu, ka ūdens lēpenes tādā vietā, un 0,2, ja aizķersies uz ūdens lēpenēm, es noraušu to pludiņu, vienkārši ieķersies zālēs, es viņu noraušu. Un tāpēc es tā baigi uzmanīgi. Nebija varianti, jo te veikals baigi tālu. Un nevar tā viegli aizbraukt un nopirkt tagad auklu, un tāpēc es domāju, kā ir tā ir. Pamēģinās vismaz, tur ņem vai neņem, vai kaut kas tur ir tā. Es nezināju, kas tur ķerās vispār. Varbūt nekas neķerās, varbūt tikai asarīši saķer šaudas, varbūt kaut kādu breksēnu. Uz dullu aizbrauc. Un tā. Un sanāca tā, ka skatos, nav tas pludiņš. Pietinu,
un baigi cirst jau nevar tā kā 0,45 vai 0,35 tā kā līdaks auklu. Tā, mēreni, tā drusciņi, tur ir. Man kāds palika tāds, ka es velku, bet sāka tādu rāvienus riktīgs taisīt. Es velku uz krastu, no sākuma it kā nāca, pēc tam vairs nenāca. Tad laikam viņi saprata, ka uz krastu velk. Sākās tad sākas poles, sāk sīkt jau. Kaut vai man bija diezgan stingri piegriezts. Tad tikai sākās. Tad es viņu mēģināju, viņi ieskrēja apakaļ, un tur visur ūdenslēvens. Ne tikai, un es ar pirkstiem to makšķeru turu. Tā līga, lai tikai ar izjūtu, lai tikai kā rāviens, tā es to roku palaižu līdzi, un tā palaid, kamēr pats iekāp jau iekšā visām botām un treniņbiksēm jau līdz ceļiem jau, jo, negribējās, pagāja līdzi ūdenī, attepos jau ūdenī līdz ceļiem, visi apstājās, velk atpakaļ to līdaku, velk nāk, slīpi, sāniski nāk, mēģina celt augšā viņu, paskatīties. Uzreiz atkal tāds mutulis un atkal iet prom, atkal, knapi tā makšķer šik tāds rāvieni. Es domāju, viss, tas ir, izdodās kaut kā atkal uz krastu. Es jau esmu līdz ceļiem jau dziļāk jau, līdz ceļiem aptuveni tajās tāds sēklīts. Un es domāju, es jau viņu velku klāt jau, viņa nāk, un tā makšķera līka, un viņa negrib nākt, un saliekusies līka. Es domāju, ņemt aiz auklas vai nē, vai tomēr pietītas poli. Domāju, ņemšu aiz auklas, paņem aiz auklas, tūlīt ņemšu kā parasti aiz roku, aiz galvas. Skatos liela. Domāju, kur ņemšu, kā ņemšu, ar abām rokām, vai arī tad es viņu varu palaist. Skatos, viņa jau sagriezusies pret ezeru jau tā, un šitā vienkārši kā torpēda. Uzreiz rāvienu taisa, iet iekšā zālēs. Es mēģināju apturēt, tur zāles, mēģināju bišķi pieturēt. Aukla pārplīs tajā momentā. Un tad pārplīs aukla. Un tad es biju līdz ceļam ūdenī ar neko. Viss pavadiņi, svins, viss bija nost. Palika pludiņš tikai, viss. Un tas man liek, nebija aukla. Tā, turpināšu. Varbūt arī aukla pārplīs, bet vēl viens variants, kas var notikt. Pavadiņi, viņi ilgi jau bija kamēr nebija jau bija ierījus. Pavadiņus vai pirkt garās. Man bija tāda, uz 12 centimetri, 5, nezinu, vajag pirkt garās pavadiņus. Ja tu gribi lielās līdakas vai, vienalga, varbūt, ka viņi bija ierījus tā, kaut kā sagriezusies, kad viņa to auklu dabūja un pārkoda. Arī varētu būt tas, varbūt nepārplīs, varbūt pārkoda, varbūt bija jau tik dziļi jau tā ierījus, ka pārkoda auklu. Es to nezinu. Bet katrā gadījumā 0,2 ar 0,20 auklu līdaka tādu vilku, tas nav nopietni. Tas ir, es viņu varu pagurdināt, gandrīz dabūt, bet viņa uztais to pēdējo rāvienu, kā jau līdakas tais, tādus straujos un visu. Un tad, ja būtu aukla bijusi 0,40, es viņu būtu vilcis jau mierīgāk ārā. Es nebūtu uztraucies, es nebūtu tā viņu laidis jau vairs, es jau būtu jau kārtīgāk jau vilcis vienkārši, pietinis un vienkārši jau turējis vairāk. Es nebūtu ļāvis jau tā, bet kā tā ir, bet vismaz es zinu ezeru, kur viņas ir, un lielas un labas, un ķerās. Tāpēc, un arī līdaku šodien izcepu. Tā kā tukšā neesmu, un asars, un vien raudiņi, te vien ar piecepu klāt, vien tāda smuga bija. Arī tā kā zīves ir, dabūju uzēst.
tā saka, bet būtu tā lielā, oi, tā būtu, nu jā, tā būtu trofeja. Tā būtu man trofeja zivs. Man ir bijuši 3 kilogramīgas slīdakas, 2 gabals. Lielākas nav bijušas. Šī varēja būt 3, 4. Nezinu. Bet, bija. Tas nebija tāds, ko uzreiz var izvilkt. Tur bija jākausē baigi ilgi. Aukla tieva, jā, pareizi arī. Nu ko, jāliek jauna aukla. Jāpēr garās pavadas, Wolfram garās pavadas vajag. Jauns trīžu burāķis vajag nopirkt, un tas būs kā 10-15 eiro, bet, ar diegiem nav varšana. Tur nevar iet līdakās, kad tev ir tik dievs auklis un tur īsi pavadiņas. Es vienkārši nezināju, kas tur ir, aizbrauc pamēģināt. Brauc mājās, rokas ilgi nevar attapties. Tā cīņa bija tik ilgi, kad viņi aiziet, tu rokas trīc un bļāvēns. Tikko gan iz rokās bija. Un tā bija smuka, tā bija tāda, ko tiešām uz pannu uzlikt. Tur vēl 2 dienas ēst. Jā, tā kā, ja tu atrodi kādu ezeru, kur ir lielas līdakas vai daudz zivis, nevienam to nestāst. Brauc viens makšķerēt, nestāst nevienam. Tu pats to ezeru atradi, neviens tur nav. Ķer viens pats. Un viss dirsā, kā saka. un priecājies, jo nevajag nevienam to teikt. Tas ir labs ieteikums. Nevienam nav jāstāsta.